Šī. Ok, tātad paldies jums visiem. Uzsitām sev pa plecu par pievienošanos šodien webinārā. Skaistā vasaras vakarā jūs veltat laiku sev, pasakat jā sev. Es nezinu, vai jūs varētu no tā video to nolasīt, vai tas ir mana emocijas, ja es tur biju, bet šajā konvencijā, kas tikko bija video, ja? Bet es zinu, ka daudz no jums pievienojas šim zvanam, šim webināram ar iemeslu. Jūs kaut ko meklējat, jaunu iespēju, palīdzību, jaunas idejas, jaunus cilvēkus, kas jūs varētu aizvest dzīvē uz augšu, aizvest jūs tālāk, aizvest uz kaut ko jaunu, uz jaunu līmeni, kur jūs vēl neesat bijuši. Ko es jums varētu pateikt par šo vakaru? Es domāju, mēs iekļausimies nākamajā stundā, ilgāk jūs nepaturēšu, bet noteikti paturiet atvērtu prātu, jo šis ir tiešām kaut kas ārpus ierastās sistēmas, kurā mēs dzīvojam. Un ļoti bieži, protams, arvien vairāk, bet arvien joprojām sastopos ar dažādiem jautājumiem, ar nesapratni par to, kas tas ir, kā tas strādā, tas ir kaut kas legāls vispār, vai tas ir kaut kas reāls arī. Un noteikti, ja jums šī webināra laikā rodas kaut kādi jautājumi, kaut kas neskaidrs paliek, noteikti kaut kur atzīmējiet, pierakstiet. Mēs centīsimies, protams, pastāstīt visu pēc iespējas labāk un skaidrāk, bet varbūt kaut kas, protams, būs daudz informācijas, un pēc varbūt kaut kas arī paliks nelīdz gam skaidrs. Un īsumā es varbūt parādīšu jums vispār. Tad man sauc Madara, kas man nepazīst, un es gribu mazliet jums vienkārši pastāstīt par savu stāstu, pirms mēs metamies šajā iespējā iekšā. Un tad varbūt plāns šeit nākamajai stundai. Es jums pastāstīšu mazliet par savu stāstu, mazliet tā kā sagatavošu jūs šai iespējai. Tad mēs pastāstīsim, protams, par tiem produktiem, kā jūs varat pelnīt ar šo visu, kā to uzsākt, kas tas ir, kā tas strādā. Un parādīsim arī mazliet parādīšanas rezultātus, parādīšu, kā to uzsākt un tā tālāk. Tātad, kad es pamanīju šo iespēju, es dzīvoju Austrālijā, es biju vairāk vai mazāk viena pati tur, tas bija pirms 4,5 gadiem. Es aizbraucu viena pati uz Austrāliju, uz Melburnu, meklējot iespējas, meklējot kaut ko jaunu, ar vēlmi augt, attīstīties, jo es diezgan daudz ko biju Latvijā izmēģinājusi. Protams, man ir arī bakalaura grāds, esmu mācījusies universitātē, sāku maģistrantūrā mācīties, bet to es pametu, jo to bija jāatļauties samaksāt šīs studijas līdz galam, kas bieži vien tā arī notiek. Un tad es izmēģināju dažādus darbus. Es strādāju bankā, es biju DJs, es strādāju dažādos restorānos, visu kaut ko izmēģināju tiešām. Un līdz galam nevarēju atrast to iespēju, kas man uzrunātu tā no sirds, paņemtu. Tad mamma un māsa un visi ģimenē par mani smējās, ko tu visu laiku lēkā apkārt, jauns gads, jauns darbs Madarai ir, tad tu gribi to darīt, tad tu gribi šito darīt. Un tā es gāju to dzīvi, meklējam sevi, meklējam līdz galam, kāds varētu būt mans tas aicinājums, ko es varētu darīt dzīvē, kurus varu sevi nodrošināt tā, kā es vēlos, un izveidot tādu dzīvi sev, kādus principā vēlos, jo caur visiem šiem darbiem ejot, es tā arī līdz galam neatradu to, kas man līdz galam pieturētu, vai ne? Un varbūt kāds spēja mani saprast, kāds jūtas līdzīgi. Un es aizbraucu uz Austrāliju, tur satiku savu vīriņu, aizmugurē man ir diezgan strauji. Mums piedzima pirmā meitiņa, otrā meitiņa. Tā es nodzīvoju kādus 5-6 gadus, tad es atgriezos Latvijā. Pirms 2 gadiem tagad atgriezos Latvijā. Šeit esmu pirmajā tādā lielajā pasākumā Latvijā, kur mēs atgriežamies ar bildi, ka mēs lidojam no Melburnas, visi kopā, visi 4. Un esmu diezgan daudz izgājusi arī cauri. Un vienmēr biju tādā komandā, vienmēr sekoju visam līdzi. Un, protams, varbūt šeit es neesmu salkusi bildes ar visiem pārdzīvojumiem, kas man ir bijis 4,5 gadus, es nodarbojos ar šo iespēju. Un ko es gribu ar to visu pateikt? Kad man ir bijuši tik daudz iemesli arī padoties, apstāties, pamest to, bet es vienmēr domāju, ka, ja es padošos uz šo iespēju, es padošos uz sevi. Jo šeit tu būvē sevi,
tu būvē savas iespējas, tā kā tu būvē savas prasmes, tu būvē savu mindsetu, kas tev ar laiku atnes atpakaļ to visu, vai ne? Šī nav ātra peļņas iespēja. Šeit mēs mācāmies tiešām tādas spēcīgas prasmes, kas varbūt mazliet sabiedrībā nesaprastas. Jā, un varbūt arī neatbalstīts, jo vienkārši cilvēki, mēs kā sabiedrība esam audzināti pakļauties pirmkārt, būt laimīgi kā darbinieki kādam, vai ne? Neviens negrib īsti no augstākās pozīcijās stāvošs cilvēks, teiksim, negrib mūs redzēt finansiāli brīvus, mums esot laika brīvībā, vietas brīvībā, vai ne? Tādi cilvēki, kuriem ir liela brīvība, nav viegli kontrolējami, un mums, teiksim, caur mēdījiem, caur sociālajiem tīkliem, nu jau dažādos veidos tiek barots kaut kāds konkrēts narratīvs. Kā principā sabiedrība uzskata par pareizi dzīvot. Tātad kā darbinieks, parastā darbā, mierīgi paklausot, vai ne, izmācies universitātē, strādā, būvē ģimeni, paņem kreditā māju, vai ne, viss parastā šī taciņa. Un arvien vairāk, manuprāt, cilvēki saprot, ka tas ir varbūt kaut kas, kā viņi negrib tā kā dzīvot, kad gribās kaut ko vairāk, jo bieži vien, jā, kā jau jūs zinat, algas palielinājumi, algas pielikums ir it kā, lai nosaka inflāciju, bet beigās tā inflācija ir pārāk liela, vai kaut kāds algas pielikums reiz gadā to nosaktu, vai ne, tā kā ir ļoti dažādas situācijas. Nu, lūk, un tā mazliet par mani. 4 gadu laikā es turpināju attīstīties, es nekad nepadevos, es mācījos prasmes, mācījos tradingu, skatījos, kas notiek finanses tirgos, un tā, tur visi pusē visi muti. Nu, un šo gadu laikā, protams, esmu izveidojis sev vairākus ienākumu avotus, kas, nu jau, tas ir vienīgais, ar ko es nodarbojos, un, protams, es visu laiku pieminu, ka tie 4 gadi, bet man šo 4 gadu laikā vēl piedzima otrā meitiņa, un kopā man ir vispār 2 bērni. Bet tas varbūt katram tas sāsts un ir citādāks, tas laiks, kurā kaut kādas konkrētas lietas mēs varam sasniegt, ir citādāks, jā. Bet šobrīd es dzīvoju patstāvīgi Latvijā. Man ir liela augoša superīga komanda, un daži no meitenēm šovakar arī redzēsiet. Mums ir dažādi pasākumi notiek gan Rīgā, principā Rīgā klātienes pasākumi, gan man arī sanāk diezgan paceļot, kur mēs esam Dubajā, visu community, kas mums sabraucām no dažādām pasaules malām, no Austrālijas meitenes, no Latvijas mēs esam, jā, tur es pats tā kā kvalificējos ar kompāniju, un kompānija iepmaksāja šo ceļojumu. Šeit esmu Barcelonā, bijām tā kā pasākumā mācīties par to, kā veidot biznesu labāk. Šeit mums ir pasākums, man vīrs arī nu jau biznesā darbojās Latvijā, tagad vasarā bija komandas pasākums. Un arī auga blakus manas meitenes, kam arī, protams, svātu savu enerģiju, bet vairāk par šo iespēju, ne? Es saprotu, ka daudz no jums vienkārši interesē nauda, fakti, vai ne, neinteresē varbūt kaut kādi stāsti, bieži vien tā ir, vai ne, kad gribās tikai faktus, bet, manuprāt, tie stāsti arī ir ļoti saistoši, un kas iedod kaut kādu ticību tam visam, ka tas ir iespējams, ka to var izdarīt, vai ne, un varbūt kaut kāda iedvesma motivācija, vai ne, un es noteikti zinu, ka šī iespēja man ir devusi, jā, ienākumus, bet arī ļoti daudz jaunas prasmes iemācījusies. Es varētu pat teikt kaut kādā veidā cits cilvēks nekā, kad es sāku pirms 4 gadiem. Man ir palielinājusies mana pārliecība par sevi, varbūt kā es runāju, kā es sevi prezentēju, vai ne, manas prasmes. Un noteikti tādā ziņā, ja es izdomātu pēkšņi kaut ko pamainīt, tas varētu savu ļoti, manuprāt, darbus atrast labus, bet es izvēlos darīt šo. Šis ir kaut kas, par ko es stāvēšu un kritīšu, manuprāt, jo šī iespēja palīdzēs tūkstošiem cilvēkiem visā pasaulē, cilvēkiem, kas uzdrošinās, cilvēkiem, kas ir gatavi noriskēt, cilvēkiem, kas ir gatavi tiešām nopietni šo te paņemt, vai ne? Tas var tiešām izmainīt dzīvi. Jā, tā kā es teicu, tas nav nekāds ātrais, kaut kāds ātrā peļņas iespēja, kur tev dod signālus un tu paliec nedēļas laikā miljonāri, vai ne? Tas viss nav reāls, jā, tad kā jau jūs noteikti zinat, online internets un sociālai tīkli ir pilns ar dažādām iespējām. Pilns no vienas vietas, vai ne, kā sēnes tagad vasaras beigās pēc lietas, ir ļoti daudz iespējas, ko pamēģināt, kur darboties, kur mēģināt kaut ko piepelnīties, vai ne. Bet es teiktu, pēc manas pieredzes, ko esmu redzējis, šī ir tāda ļoti stabila vieta, kur būt, kur tev ir viss atbalsts, vai ne. Tā ir komanda, ir mentori, ir dažādi čati, un es jums visu to arī, protams, parādīšu. Nu, lūk, ko es gribēju arī mazliet jums parādīt vēl. Jā, tādu lietu,
kas varbūt jums arī mazliet pamainīs skatu, kā vispār strādā pasaule. Varbūt jūs esat šo redzējuši iepriekš, varbūt nē, bet šis ir tāds kā cash flow kvadrants, vai ne, kuru jūs varat redzēt, kā, teiksim, ir uzbūvēta varbūt sabiedrība un ekonomika kaut kādā veidā. Nu, lūk, tātad 95% cilvēku visā pasaulē ir darbinieki, un viņi savās, teiksim, rokās apgroza vispār 5% no visas pasaulē esošās naudas. Okay? Darbinieki un tā kā pašnodarbinātie. Ja? Un tad ir otra puse, kur ir uzņēmēji un investori. Un tātad tie ir tikai 5% no visas pasaules iedzīvotājiem cilvēkiem, un viņi tad pārvalda visu lielo pasaules naudu, 95%. Un, lūk, un, jā, varbūt kāds to redzējis, varbūt tas ir kaut kas zināms jau, bet, manuprāt, tie ir tādi diezgan skarbi dati. Un, kad es sāku ar šo visu darboties, protams, es to visu sāku apzināties, jo pirms šīs iespējas es reāli domāju, ka tu vari, nu, kad tā kā nopelnīt lielu naudu, tas ir varbūt kaut kas nelegāls, un kad jā, vai nu tu esi darbā, jā, protams, ir kaut kādi tradicionālie biznesi, kafejnīca, veikals, nezinu, man ir tradicionāls bizness, bet es nekad īsti līdz galam nebiju ticējusi, ka kaut kas šāds pastāv, un man vienkārši nebija tāda informācija. Tāpēc kaut kādā ziņā jums jābūt tiešām pateicīgiem, ka tā dzīvē sanāca, kāds jūs šeit ir uzaicinājis, jo šī ir varbūt jauna informācija, kas jums dzīvē kaut ko izmainīs. Varbūt ne tagad un tūlīt, bet varbūt pēc kaut kāda laika. Okay? Un, kad es sāku, nevis kad sāku, bet kad es pamanīju, ka kaut kas šāds eksistē, kas man arī likās sākumā, it's like too good to be true. Tā kā tas ir kaut kas pārāk labs, lai būtu realitāte. Bet es domāju, ka jau 4 gadus vēlāk internets ir vienkārši pilns ar cilvēkiem, kas pelna naudu online, ceļo katru nedēļu citā valstī un jā, kaut kāds tāds luksus dzīvesveids un kaut kas tāds. Bet, protams, bieži vien aiz kadra paliek kaut kādas tās iekšējās cīņas, un mēs izējām cauri kaut kādu pārbaudījumu, vai ne, nevienmēr to mēs arī dalāmies, vai arī citi, jā. Jā, tā kā esmu ļoti priecīga par visiem, kas šovakar ir šeit. Varbūt es tad vēlāk, pēc tam, kad iesim jau uz beigām, es pasāstīšu arī vairāk par to, varbūt mindsetu, par to, ko mēs meklējam jūsos un kā mēs varam jums vislabāk arī palīdzēt. Bet, jā, ķersimies klāt varbūt īsti tam, tad kas tad tas īsti ir, ko mēs darām. Jā, tagad mēs varam palīdzēt jums iemācīties kļūt par vai nu uzņēmēju vai par investoru, ja, kas tad bija tajā otrā pusītē, kad ir šie 5% no cilvēkiem, kas pārvalda 95% naudu, kas pastāv šajā pasaulē vai digitāli vai skaidrā. Nu, tātad, un es došu vārdu Simonai, kas ir dāma manā komandā, kas jau ar maniem darbojās, varbūt gandrīz jau pusotru gadu būs. Man ir ļoti liels prieks ar viņu sastrādāties. Es redzu viņā noteikti lielu izaugsmi, attīstību. Simonai patīk riskēt, un tas man patīk. Kad viņa nav bijis bail mesties šajā visā iekšā, un tas ir arī viens no veiksmes atslēgām, kas šajā ceļā var palīdzēt. Nu, tā kā Simona, vārds tev. Čau visiem, vai ir redzams mans ekrāns šobrīd? Jā, ok, amazing. Tā, prieks jūs visus īstenībā šeit redzēt tik kuplā skaitā. Man ir prieks redzēt, ka tik daudz cilvēki vēlas kaut ko pamainīt savā dzīvē, ir atvērti jaunām iespējām. Un mums gan jau katram šeit, kas ir pieslēdzies ar kaut kāds sapnis dzīvē, ko mēs vēlamies īstenot. Mēs katrs šeit esam ar kaut kādu iemeslu, ne, ar kaut kādu nolūku, ko mēs gribam paņemt no šī webināra. Tad es ceru, ka katrs varēs kaut ko paņemt līdzi priekš sevis. Tad bišķi nedaudz par mani. Man ir 22 gadi. Es ar šo jau nodarbojos vairāk kā gadu. Un jā, man ir pašai tāda sajūta, ka es beidzot esmu atradusi to vietu, kur es varu dabūt to, ko es vienmēr vēlējos. Un jā, pirms es šo visu sāku, es vispār nekad neko nesapratu par šo tēmu. Kas ir vispār finanšu tirgi, kas ir kaut kāds kripto trading, kas ir visi šie trakie termini. Nekad es neko tam līdzīgi nebiju iepriekš ar neko tam līdzīgi saskārusies, bet visu, ko es tajā momentā, kad es šo sāku, es gribēju kaut ko pamēģināt, kaut ko jaunu, jo es iepriekš vienmēr baidījos pazaudēt savu naudu vai nolaist greizi kaut ko. Man vienmēr patika īstenībā. Es biju viens no tiem cilvēkiem, kam patika ļoti sēdēt uz naudas.
Un īstenībā šobrīd atskatoties, tāds mindsets, kāds man bija pirms es šo visu uzsāku, man godīgi sakot, tā kā Madara arī iepriekš teica, man vairs nebūtu ko runāt ar to meiteni, kas es biju pirms es šo visu sāku. Tā kā, jā, īstenībā svarīga lieta šajā visā nākot iekšā, arī man tas bija nesen tikai tāda apskaidrība atnāca, ka šeit viss nav tikai un vienīgi par naudu, kas ir īstenībā ritīgi dīvaini, vai ne? Mēs taču ejam finanšu pasaulē, finanses, un mēs laikam runājam par finansēm, bet īstenībā grūtāk ir patiesībā uzbūvēt to cilvēku, to mindsetu, kādam tev ir jābūt, lai tev viss arī šeit iet uz priekšu, un lai tu varētu tiešām pelnīt to naudu, ko tu vēlies savā dzīvē un ilgtermiņā, tā kā jā, tas ir daudz grūtāk, kā būvēt pašu to biznesu un iemācīties tās prasmes, ko arī es pati esmu sapratuši šajā laikā. Tā kā, jā, un godīgi sakot, šo visu es sāku, kamēr es strādāju pilnlaika darbu un studēju. Es studēju digitālo mārketingu, tā kā ja kādam no jums varbūt ir bailes par to, ka iespējams nevarēs apvienot vai ne ar kaut ko ar citām lietām, saprot, ka ir tik daudz lietas, kas jādara paralēli mums katram. Tad, ticiet man, ir iespēja visu apvienot, ir tikai atšķirība, cik ļoti jūs to vēlaties, vai ne? Un vai jūs vispār vēlaties kaut ko sasniegt savā dzīvē, un vai jūs tiešām esat gatavi darīt kaut ko, lai jūs kaut kur tiktu. Tā kā mans dzīves moto uz šo, vai ne, šajā ejot iekšā ir, ja grib, tad var. Un mēs visi varam izdarīt to, ko mēs gribam. Tā kā tas ir fakts. Ok, tas ir tāds neliels ievads no manis, bet turpinot tālāk, es jums pastāstīšu par to, tādu tā kā tehnisko pusi, tā varētu teikt, vai ne, kas ir tas, ko kompānija piedāvā, kas ir tie rīki, ko mēs izmantojam, viss tas. Bet pirms es ķeros pie tā visa klāt, es gribēju iedot tādu nelielu disclaimeri, vai ne, pirms mēs par šo visu runājam, tad ļoti, ļoti būtiski saprast šīs lietas. Šis nav nekāds ātrs peļņas veids. Šeit ir, principā, cik tu ieguldīsi no sevis enerģiju, naudu, vienalga, tik tu dabūsi atpakaļ. Okay, tas ir svarīgi saprast, tad katram šeit ir pavisam atšķirīgi rezultāti, okay? Jo katrs mācās savādāk, katrs dara vai ne kaut ko atšķirīgu, mani rezultāti nebūs tavi rezultāti. Un, jā, tad šeit nav garantēta peļņa vienam, šeit neviens jūsu vietā nekur neinvestēs, neviens neaiztiks jūsu naudu, par visu savu naudu atbild katrs pats klients, tas ir ļoti būtiski. Un vēl viena ļoti svarīga lieta ir tas, ka tikai kaut kādi 22,53% no visiem kompānijas lietotājiem izplata šo iespēju tālāk. Tā kā tas mārketings, un ne par ko arī vēlāk tiks parunāts, tas nav obligāts. Tikai 22% no visiem kompānijas lietotājiem, kas ir tūkstošiem cilvēku, kas izmanto šos produktus, tikai parāda šos produktus tālāk. Un jā, visa informācija, ko jūs iegūsiet gan šajā prezentācijā, gan arī, ko jūs iegūsiet visās platformās, ir mācību nolūkam, un tie nav nekādi finansiāli padomi. Tā kā šīs ir tādas svarīgas lietiņas, ko es gribēju iezīmēt, pirms mēs sākam, tad jā, kompānija, ar ko mēs sadarbojamies, mūsu mīļais Be Better Experience, jeb labāka pieredze ikvienam iesācējam vai ar pieredzi finanšu tirgos. Tas ir burtiskā vārda nozīmē labāka pieredze ikvienam. Un principā kompānija piedāvā apmācības par tradingu, investēšanu, finanšu tirgiem un kopumā, un dod pieeju daudz un dažādiem AI rīkiem, par kuriem es arī pēc tam pastāstīšu, iziesim cauri visam, ne, lai jums visiem ir skaidrāk tā vīzija, ne, kas tas īsti ir un ko mēs šeit izmantojam. Kompānija ir dibināta 2018. gadā, un šajā februārī viņi nosvinēja 8 gadu jubileju, kas pierāda to, ka šī kompānija ir augoša, un viņi jau ir šeit jau kādu laiciņu, kas ir jau 8 gadi. Tā nav veca un tā nav jauna kompānija. Līdz ar to, tā kā, jā, parasti tie visi ātrie naudas peļņas veidi, viss tas parasti ir kaut kādu gadu, divus, vai ne? Viss, ko jūs varat sagaidīt no viņiem, ir gadi, divis, bet mūsu kompānija jau vairāk kā 8 gadus, un viņi tik ļoti inovatīvi, tik ātri aug, iet uz priekšu laikam, nevis līdzi laikam. To arī jūs varat šeit tā tālā redzēt, vai ne? Tāds ir mūsu Be Office Dubajā. Jo pēc Office var pateikt, ka nekad kompānija ir inovatīva, bet īstenībā, kad es šeit pievienojos pirms gada ar pus,
kompānija par šo laiku ir tik šausmīgi izmainījusies un tik šausmīgi ātri ir aizgājusi tālāk arī to visu rīku ziņā, vai ne, visu, ko šeit vispār piedāvā, tikai vienkārši ir pat grūti dažreiz izsekot līdzi, vai ne, tam, ka šeit notiek, jo tik šausmīgi strauji viss attīstās, tikai viņi tiešām iet pa priekšu laikam. Un kompānija nodarbina vairāk nekā 200 cilvēkus, kas īstenībā ir arī daļa no visu šī live support, tie ir tie cilvēki, kas rūpējas, lai viss kompānijas darbs noritētu gludi, tie ir reāli cilvēki, kas strādā ofisā un rūpējas par visu, kas notiek kompānijā un visiem rīkiem un visu pārējo. Tā kā, jā, galvenais ofis ir Dubajā, to es jau arī pateicu, bet arī ir juridiski un legāli klātbūtne arī citās valstīs, un šis valstu skaits arī ļoti strauji aug un attīstās, kas ir arī kompānijai ļoti, ļoti būtiski. Un, jā, tā ir arī daļa no DCA UAE, ko arī šeit attēlā varat redzēt asociācijas, kas rūpējas tieši par to, lai viss būtu oficiāli, legāli un sakārtoti tieši no šīs biznesa puses, tāpēc, ka mūsu kompānijas veidotājiem tas ir ļoti, ļoti svarīgi. Un mūsu kompānijas veidotāji ir 2 brāļi. Šis ir ģimenes veidots uzņēmums. Viņiem ir 10+ gadu pieredze tīkla mārketingā un finanšu pasaulē, kas nozīmē to, ka viņi rūpējas ne tikai par saviem klientiem, bet viņi rūpējas arī par tiem produktiem, ko viņi ražo. Un kāpēc es teicu, kāpēc viņiem šis ir tik svarīgi, viss tā legālā puse, tāpēc, ka iepriekš viņiem bijusi šausmīgi rūkta pieredze ar šo visu, šajā finanšu pasaulē un tīkla mārketingā. Viņi gājuši tik daudz visādām lietām cauri, tiesas darbiem, ne, un tāpēc arī viņi gribēja izveidot kaut ko tādu, kas ir drošs ikvienam, kas ir stabils ikvienam, vai ne, un lai viņi var dot labāku pieredzi ikvienam šajā industrijā, lai pēc iespējas samazinātu to skemu vienalga, vai ne, kas šobrīd apkārt ir šausmīgi daudz. Tā kā, jā, viņi gribēja izveidot kaut ko savu. Un, jā, šie brāļi ir Moin Islam un Isan Islam. Un Moins ir vairāk tas marketinga vīrietis, vai ne, kas vairāk virza to, viņš ir kā seja, vai ne, kompānijas, un tad Isan ir brālis, kas atbild par tehnisko pusi, viņš ir izveidojis visu stage master, visus šos rīkus. Tā kā tas viss tehniskā puse gulstās vairāk uz viņa pleciem. Tā kā, jā, tad ejot uz priekšu, es nedaudz gribu iezīmēt lietas, kāpēc šis vispār ir svarīgi, vai ne? Mēs kā parastie cilvēki, mums šī visa tēma, finanšu pasaule, kripto, viss šis liekas tik šausmīgi sarežģīts, tik milzīgs, tikai viņi tāpēc, ka informācijas šausmīgi daudz un nav nekādas konkrētas vai ne, konkrētības šajā visā. Ir tik informācija, tik daudz, un tu nezini, vai ne, uz kuru pusi tur skatīties un nekam uzticēties. Tāpēc arī kompānija ir izveidojusi kaut ko tādu, kas var palīdzēt parastam cilvēkam, kas šajā visā neko nesaprot, šo ceļu atvieglot šajā visā. Ko tas nozīmē? Viņi ir izveidojuši apmācības, rīkus, ar ko atvieglot visu šo procesu, lai mums katram, kas šajā visā ir iesācējis, tas viss ceļš būtu daudz vieglāks. Un tātad par tām lietām, ko viņi ir izveidojuši, ko vispār kompānija piedāvā, un kāda kā mums ir pieeja šeit, ko mēs varam šeit dabūt. Tātad pirmā un pati svarīgākā lieta, uz ko vispār balstās šeit, un ir zināšanas, un tā ir mūsu apmācību platforma, kas ir WOW, jeb World of Wisdom, zināšanu pasaule, man tas jau daudz ko pasaka, bet jā, tad šeit tu vari iemācīties visu no A līdz Z, no iesācēja līmeņa līdz advancētam līmenim, visu par forex, kripto, indeksiem, stokiem, pilnīgi visu, man pārunā finanšu pasauli. Šajā platformā ir pieejams live sesijas ar ekspertiem, šie eksperti ir pārbaudīts cilvēki ar 8+ gadu pieredzi finanšu pasaulē, finanšu tirgos. Ir starp citu, mums ir arī latviski sesijas, tirgus apskati, kas mums notiek svētdienās, kur Kristers, viens no mūsu pasniedzējiem, latviešu Džeks, iet cauri visam, kas ir noticis, piemēram, iepriekšējā nedēļā. Un, jā, viņš stāsta, kur mēs potenciāli varam investēt savu naudu vai no kā tieši uzmanīties. Protams, tas nav finansiāls padoms, bet jā, katram mums
ir iespēja, vai ne, to izmantot un uz savu kontu, vai ne, tā kā pamēģināt, vai ne, un mācīties no cilvēkiem, kas šajā visā ir jau ilgu laiku, vai ne, kas saprot, ko viņi runā, kamēr mēs paši to visu mācāmies. Un, jā, jo mēs visi zinām īstenībā, ko bankas dara ar mūsu naudu. Ne? Viņi investē to naudu, vai ne? Mēs investējam naudu ar viņiem, un viņi investē to naudu, viņi dabū daudz lielāks procents atpakaļ, nekā viņi mums katram atdod atpakaļ. Es ceru, ka mēs to visi šeit zinām, ne, kas ir pieslēgušies, tāpēc ir tik svarīgi šāda veida prasmes apgūt pašam, lai jūs tos procentus tiešām arī dabūtu atpakaļ, nevis to 0,01%, ko mums banka atdod atpakaļ. Tas ir īstenībā, crazy, ja mēs tā padomājam. Un, jā, tad šajā platformā ir arī mācību moduļi, vai ne, kur tu ej cauri informācijai, pēc tam atbild uz jautājumiem, pārbaudi, vai tu esi kaut ko sapratis. Un šeit var pats iemācīties analizēt visu šīs līknes, čartus, pats, vai ne, patstāvīgi, var iemācīties visas iespējamās trading sistēmas pie atsevišķiem pasniedzējiem, un nevar izvēlēties, kuram pasniedzējiem jūs gribat uzticēties, kurš jums patīk, kuru trading sistēmu jūs gribat iemācīties, un to visu jūs šeit varat izdarīt. Tas viss ir vienā vietā, un jā, šeit jūs varat sekot līdzi reāli ekspertu idejām, ko es jau minēju, vai ne, ko mēs darām arī mūsu latviski tirgus apskates sesijās, kas ir vienkārši amazing. Un, jā, ļoti būtiski ir saprast, ka šis nav kaut kāds kurs, ko jūs izējāt un jūs tur kļūstat maģiski gudrs, vai ne, profitables traderi. Šī ir reāli interaktīva, digitāla mācību platforma, kur jūs ejat cauri informācijai, visu laiku ir jauna, plūstoša informācija, live sesijas ar cilvēkiem, vai ne. Un, jā, tā kā tas nav kurs, ko es ļoti bieži dzirdu, jā, pārdod man to kursu, bet jā, ļoti būtiski arī ir saprast. Es ļoti bieži dzirdu YouTube, jo to visu var iemācīt. Pa brīvu. Protams, lai jums viss izdodas, ja jūs gribat YouTube iet un mācīties, bet ticiet man, tas aizņems reāli gadus. Tas aizņems gadus, lai jūs vispār atrastu, apkopot informāciju, atrastu cilvēkus, kam jūs uzticaties, atrastu īsto pareizo informāciju, lai jūs tiešām varētu reāli pielietot kaut ko. Un dienas beigās mēs visi zinām, mēs nostamies YouTube video, un tur ir links uz kursu, vai ne? Tā kā es domāju, mēs visi esam to piedzīvojuši, cilvēki, kas ir mēģinājuši iemācīties lietas YouTube. Tā kā, jā, šī ir ļoti beginner friendly, ja iesācējiem draudzīga platforma, kur visu var iemācīties. Jo, kā es pat minēju, pirms es šo visu sāks, vispār neko par to nesapratu. Tā kā, ja es varu kaut ko saprast, kā blonda jauna meitene, tad jebkurš to varēs iemācīties, ticiet man. Tā kā, tad tālāk ir vēl viena ļoti forša lieta, kamēr mēs paši mācāmies. Mums ir pieeja Sintra aplikācijai. Un mēs visi zinām, ne, ka zināšanu apgūšana aizņem diezgan ilgu laiku, tas nav ātri, un gribas jau paralēli nesākt trenēties, mācīties, saprast, un nekāds viss notiek praksē. Tad, jā, tu vari mēģināt, pamēģināt un nesaprast, kā tas viss notiek, kopējot trade idejas no ekspertiem. Tad mums ir šī speciāla aplikācija, Sintra app, ko var ielādēt App Store, kas ir, manuprāt, arī ļoti profesionāli. Jūs aiziesiet, apskatīsieties App Store, jūs atradīsiet šo aplikāciju, to var ielādēt jebkurš, protams, jums nebūs pieeja, bet to var atrast App Store. Un, jā, šajā aplikācijā mūsu eksperti iesūta trade idejas. Un jūs vienkārši tās nokopējat un uzliekat uz savu kontu, kas ir, manuprāt, ideāls variants cilvēkiem, kas ir pavisam jauni šajā visā, kad var praktizēties arī visas tās darbības, ko darīt, vai ne, un kamēr jūs paralēli mācāties, jums jau kaut kas saliekas pa plauktiņiem jūsu galvā, vai ne, tas pats arī bija arī man. Tā kā, jā, sākumā varat trenēties, protams, uz demo konta, un tad tālāk jau var likt arī savu īsto naudu, bet, jā, pavisam vienkārši sistēma. Viss, ko tev vajag, ir tavs telefons, ielādē aplikāciju, ielagojies, saņem treidu paziņojums, tu ir atnākusi jauna treida ideja, tu vienkārši to nokopē un uzliec uz savu kontu. Pavisam vienkārši šis princips, un šeit viss ir ļoti caurskatāms arī. Variet redzēt visu traderu uzvaras, visus zaudējumus, un jāatrast, piemēram, to traderu, kuram jūs gribat uzticēties. Tā kā tas arī ir ļoti būtiski. Ir tāda iespēja,
Un tad tāds kā ķirsīts uz kūkas, kā visi saka, Madara vienmēr to saka, tad mums arī ir nedaudz pielips no viņas ķirsīts uz kūkas, kas ir mūsu SageMaster platforma. Tā ir AI darbināta platforma, kur ir iespējams uzlikt automatizācijas gan Forex, gan kriptotirgos. Un tas, jeb vieglākiem vārdiem sakot, to var izmantot gan ilgtermiņa investīcijām, gan tradingam. Okay? Un šī platforma ir gan iesācējiem paredzēta, gan cilvēkiem ar pieredzi, tāpēc, ka tas īstenībā arī cilvēki, kas šajā visā ir jau 10+ gadus vienmēr ir fanojuši par SageMaster, ka tas tiešām atvieglo viņiem arī ikdienu. Un pats labākais ir tas, ka katrs pats šeit ir atbildīgs par savu kapitālu. Un SageMaster nepaņem nekādu procentu no jūsu peļņas. Tas arī ļoti būtiski, arī ko bieži cilvēki jautā. Viss paliek uz jūsu izvēlēta brokera un, vai kriptomaciņa. Un pavisam vienkārši. Pirmais, ko jūs izdarat, ir savienojot savu brokeri, un otrs izvēlēties stratēģiju, trešais aktivizēt to un atļauj, lai tā darbojas. Tā kā tie ir 3 soļi, kas ir jāmāk vai ne šeit. Protams, tas ir nedaudz sarežģītāk, nekā es tikko paskaidroju, bet īsos vilcienos tā arī strādā. Un, es negribu iet ļoti dziļi, lai skaidrotu katru lietu par SageMasteru, es negribu aizņemt pārāk daudz laika par šo visu, bet viss, kas jums ir jāzina, kad jūs arī pievienojaties šeit, vai nesākat darboties, jūs pilnībā tiksiet onboardots par šo visu, visam tiksiet izvest cauri, lai jūs saprotat, vai neko katra lieta nozīmē, un jūsu mentors jums palīdzēs saslēgt visu šīs un automatizācijas un visu pārējo. Tā kā par dažām featurām, kas mums ir šajā SageMasterā, tad runājot par SageMaster Forex sadaļu, tad es nosaukšu vienu, kas ir tāda slavenākā, piemēram, Indicator Providers. Šeit eksperti izveido stratēģijas, automatizācijas, sākumā testē tās, pārbauda, un mēs pēc tam, kā klienti, varam tās ņemt un izmantot priekš sevis. Un kā cilvēki, īpaši, kas neko nesaprot vai nepagaidām, tas viss, kas tev ir jāizdara, vienkārši jāsavieno savs konts, jāuzspiež play un automatizācija ir uzlikta un viņa darbojas. Tas ir tā kā tieši tik vienkārši sākumā, kamēr mēs paši mācāmies vai ne, pēc tam jau pats var editot un sākt darboties arī savādāk nekā, piemēram, eksperta stratēģija ir uzlikta. Un tad ir vēl viena ļoti tāda populāra lieta, ko mēs šobrīd arī visi pa lielam izmantojam. AI Helix skeneris. Viņš noskanē tirgu un dod potenciāli idejas, kā rīkoties un parāda situāciju tirgu, ko mēs vispār varam iesākt vai ne tajā momentā, iedod treidu idejas. Un šo īstenībā mēs izmantojam arī mūsu live trading sesijās, ko iespējams jau varbūt esat kāds redzējis mūsu storijos. Mēs vienmēr dalāmies, ka mēs katru rītu saslēdzamies Zoomā, vai ne? Katru rītu 10 un 4 vakarā saslēdzamies Zoomā, un eksperts, ja mūsu gadījumā tas ir Kristers, viņš iet cauri tirgiem, vai ne? Pārsvarā mēs šajā sesijā treidojam zeltu. Viņš iet cauri tirgiem, un mēs kopā ar viņu paņemam treidu. Mēs kopā menedžējam risku un paņemam treidu, kas ir, manuprāt, fenomenāli cilvēkiem, kas mācās, piemēram, trading sistēmu, ir kaut kādas tās pamatzināšanas iegūtas, un tāds, ko man tālāk darīt, vai ne, ar šo visu informāciju. Man pašai arī šis ļoti palīdzēja būt vairāk pārliecinātai par to, ko es vispār daru, jo sākumā ir tik daudz tā informācija, tad slēdzoties klāt šajām sesijām, tad ir daudz vieglāk saprast, kā tas notiek reāli praksē. Tā kā ir arī tāda iespēja, ko mūsu communities piedāvā. Tagad arī tas tiks pārcelts arī uz Wow platformu, kas būs tā kā pavisam oficiāli, bet tajā es neieslīgšu detaļās, tas būs pārāk gari. Tad tālāk par SageMaster kripto runājot, es arī nosaukšu vienu lietiņu, vai ne, lai nesajauktu tik traki galvu, piemēram, AI Grids. AI Grids treido tieši kripto tirgu un izvieto daudz un tādus mazus darījumus dažādos šos cenu līmeņos, jo mēs zinām, ka tirgus visu laiku kustās. Okay? Un šeit var nopelnīt gan pie straujām kustībām, gan pat tad, kad tirgus ir mierīgs un, tā kā saka, sāns līde. Tā kā, šeit var nopelnīt no kāda veida tirgus kustības. Tas ir tāds arī ļoti forša lieta, ko izmantoju.
Tad tālāk ejot, mēs visi zinām, ka mēs visi izmantojam ChatGPT, vai ne? Tas ir tāds mūsu labākais draugs, un šis DeepSage ir kā ChatGPT priekš tradinga un investēšanas. Principā, viss ir forši, vai ne? Jūs visu saprotat, bla, 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 bet beigās jums parādās kaut kāds jautājums, vai kaut kas nav varbūt saprotams, tad šī ir pareizā vieta, kur jūs varat iet un uzdot visa veida jautājumus par visu, kas ir saistīts par finanšu tirgiem. Šis DeepSage izanalizē tirgu pāris sekundžu laikā un parāda uz jebkādu veidu jautājumu, kas jums ir. To izmanto gan iesācēji, gan cilvēki ar pieredzi. Arī šo cilvēku ar pieredzi izmanto un saka, ka tas ir labākais draugs viņiem. Tas atvieglo un samazina to laiku, ko viņi ikdienā kādreiz darbojās tirgos un sēdēja pie datora analizēt, tad DeepSage ir palīdzējis viņam to visu daudz ātrākā veidā izdarīt dienas laikā. Tā kā un šeit var uzdot visa veida jautājumus. Pateikt, tas pats, ko mēs darām arī ChatGPT, vienkārši pateikt, lūdzu vienkāršu atbildi, pa lielam, reāli tieši tāpat, kā mēs darām ar ChatGPT, uzdod jautājumu un pasaki, vienkārši pasaki man 2 teikumos, lai es saprotu. Tas ir tas, ko šeit var arī darīt. Tā kā šīs ir tās lietas, ko kompānija piedāvā, un tad, šīs visas lietas ir tik kaut kas tāds jauns un vēl nebijis. Īstenībā jau tas ir bijis jau gadu, bet ļoti daudziem cilvēkiem tas ir tāds wow, šis ir kaut kas crazy, kaut kas jauns, un ik viens no mums to var izmantot. Šis viss ir pilnīgākiem iesācējiem. Šeit tu vari iemācīties visu par un ap finanšu tirgiem. Tu vari kļūt patstāvīgs un darboties pats. Tev ir iespēja ņemt idejas, padomus no pieredzējušiem ekspertiem, vai cilvēkiem, kas industrijā ir 10+ gadus. Ja tu nevēlies pats apgūt visu šo, tev ir iespēja ņemt idejas, kopēt vai nekopēt treidu idejas ar šo visu. Tā kā īpaši sākumā, kamēr tu mācies, kamēr tu apgūsi, tev ir iespēja ņemt visu šo informāciju no cilvēkiem, kas saprot, ko viņi dara. Tad ir iespēja izmantot AI, kas šo visu procesu tik ļoti atvieglo ikvienam. Un, manuprāt, amazing iespēja. Un visa šī iespēja ir izmainījusi arī manu skatījumu uz finanšu tirgiem, jo man kā jaunai meitenei, kas iepriekš par šo visu neko nesaprata, es esmu sapratusi tik daudz vairāk, es esmu tik daudz pārliecinātāk par to, ko es daru, tikai un vienīgi tāpēc, ka man ir pieeja ekspertiem, informācijai un visam šim, ko kompānija piedāvā. Tā kā tas man ir parādījis tādu pārliecību par sevi, un vienkārši es vairs tik ļoti nebaidos, Un es zinu, ka ļoti daudziem, kas šajā visā ir jauni, tas ir kaut kas šausmīgi briesmīgs, bet šeit jūs tam visam tiekat izvest cauri. Tā kā, protams, galvenais jautājums šobrīd arī noskatoties par to, ko es visu šobrīd runāju, kā to visu sākt, vai kā tam visam tikt klāt, un loģiski, ka šāda veida informāciju, rīkus, piekļuvi pieredzējušiem cilvēkiem neviens nedos par brīvu, vai ne? Diezgan loģiski, jo dienas beigās mēs dzīvojam tādā pasaulē, kur par katru pakalpojumu un par visu, ko mēs saņemam ikdienā, par katru produktu ir kaut kas jāmaksā. Tad es jums gribu parādīt, kā tad jebkurš no jums, kas šobrīd ir pieslēdzies, var šo visu uzsākt, un kas tad īsti ir kas ir tās lietas, kas jums arī ir jāizdara tālāk, ja jūs gribat šim visam piekļuvi. Tā. Tūlītām es nošērošu ekrānu, lai ir vieglāk jums saprast, lai nedaudz arī vizualizācija ir par to, par ko es runāju. Tā, es ceru, ka ir redzams mans ekrāns. Tā, ir redzams mans ekrāns, Madara varbūt var pamāt ar galvu. Jā, labi. Tātad šeit mums ir 4 iespējas, 4 veidi, 4 bundles, ar kuriem jūs vispār varat sākt, 4 pakas, kurām ir daudz un dažādas features iekšā, kurām es tūlīt arī iziešu cauri, pastāstīšu, kas katrā ir iekšā, jo, protams, katram pilnībā saprotams, katram ir savādāka situācija, un katram var arī atrast piemērotāko.
man lai jūs vispār šajā visā, un arī atšķirība ir tā, ko jūs vēlaties ar šo visu iesākt, vai ne, tā kā tad ir 4 veidi, kā jūs varat šajā visā nākt iekšā. Tad ir starter, standard, premium un signature bundles. Ko tas nozīmē, tās ir 4 pakas, ar kurām jūs varat pievienoties, kas jums ir jāiegādājas. Tātad runājot par starter bundle, tā ir pati mazākā paka, šeit jums ir pieeja Wow platformai un Sintra aplikācijai, protams, arī DeepSage, kas ir, jā, šeit jūs iegūsiet visas zināšanas, vai ne, jums ir pieeja visa informācija no A līdz Z, vai ne, lai jūs varat iemācīties par tradingu, viss šis trading sistēmas, vai nevienalga, ko jūs vēlaties darīt, tad tam visam jums ir pieeja vēl platformā. Vienīgais mīnus šajā mazajā pakā ir tas, ka šeit nav pieeja SageMasteram, par ko es tikko stāstīju visiem AI rīkiem, kas ir tās neliels mīnus, šeit ir jādarbojas manuāli, diemžēl. Bet, jā, tad šeit jums ir iespēja arī kopēt trade idejas, un kas ienāk Sintra aplikācijā. Tad, ejot tālāk, ir standard bundle, kas jau ir daudz nopietnāka paka, tad šeit jums ir jāizvēlas viena no SageMaster versijām, kas ir vai nu SageMaster Crypto vai SageMaster Forex, man tur arī, kad jūs pievienoties, tad arī atrastu jums piemērotāko variantu, vai ne, kas ir tas mērķis, ko jūs vēlaties sasniegt ar šo visu, un ko jūs gribat darīt ilgtermiņā, investīcijas, īstermiņa vai vienalga, vai ne, tad šeit jums atrastu piemērotāko variantu. Šeit jau jūs paralēli, kamēr jūs mācāties Wow platformā, kamēr jūs kopējat manuāli trade idejas, šeit jums ir iespēja uzlikt jau stratēģiju, kamēr, jā, jūs mācāties, jums jau paralēli kaut kas notiek, vai ne, kaut kādi profiti jau veidojas. Tad, ejot uz priekšu, tad ir premium paka, kas jau ir vēl nopietnāka paka. Šeit jums ir pieeja, protams, SageMasteram, abām 2 versijām. Šeit var savienot vairāk kontus, uzlikt vairāk stratēģijas, līdz ar to, kamēr jūs arī pats mācāties. Šī īstenībā ir pati labākā paka. Pilnīgākam iesācējiem, jo kamēr jūs pats mācāties, jūs varat savienot vairāk stratēģijas un jau testēt, ne, kas jums patīk, kas jums labāk strādā, ne, kuram varbūt ekspertam jūs vairāk uzticaties. Un šī ir tāda advancētākā paka, ne, ko var izvēlēties pat iesācējs. Un cilvēks, kam vispār nav nekāda pieredze, jo šajā pakā arī nāk vairāk šie signāla devēji, jeb šīs stratēģijas var vairāk uzstādīt pa lielam. Tā kā šī ir ļoti, ļoti tāda advancēta paka, plus vēl šeit nāk klāt tas, ka šeit ir spēcīgāk signāla devēja nekā standarta pakā, par ko es minēju. Piemēram, viens spilgts piemērs pēdējā gada laikā ir, es nosaukšu vārdus, bet jums kaut ko izteiks, arī Nova, viņš trēdo tikai zeltu. Pēdējā gada laikā ir fenomenāli rezultāti tieši cilvēkiem, kas izmantojuši viņu signālus un viņu stratēģiju. Un tad, protams, ir arī signature, vai ne? Signature ir cilvēkiem, kas grib iet all-in šajā visā, jo šeit ir pilnīgi visas features, pilnīgi visi šie rīki, ko kompānija piedāvā no SageMaster puses. Tā ir visadvancētākā SageMaster versija šajā pakā. Tā kā tā būs noteikti visspēcīgākā. Un cilvēkiem, kas tiešām šim grib pieiet nopietni, tad šī būs vislabākā paka, ko izvēlēties. Un tad runājot par cenām, šeit ir pavisam vienkārši princips, tas ir tā kā subscription veida maksājums. Principā tas pats, kas jūs maksājat par džimu vai Netflixu, vai ne, jūs katru mēnesi maksājat par to, lai jums ir piekļuva servisam, produktam, džimam, vienalga, vai ne. Princips ir tieši tāds pats arī šeit. Tātad katrai pakai ir savādāk tā pirmā iemaksa, un pēc tam katru mēnesi neatkarīgi no tā, kāda jums ir paka, ir $149, kas ir fenomenāli maz īstenībā, vai ne? Skatoties uz to, ko vispār šeit var dabūt, vai ne, tieši no AI rīkiem, piemēram. Wow, man balss ieciet. Ok, es drīz beigšu. Tātad, starter bundle šodien ir $199, un katru nākamo mēnesi $149, kas ir eiro mazāk, starp citu. Tad ir standard bundle $499 šodien, katru nākamo mēnesi tieši tas pats. Tad premium paka $999 šodien, $149 katru nākamo mēnesi, un tad ir signature $1799 šodien, un katru nākamo mēnesi $149.
Un vēl viena ļoti laba iespēja, ņemot vērā to, ka šeit jums nepietiks atnākt, pievienoties, paskatīties vienu mēnesi, vai ne, sanāks, nesanāks, iešu prom. Šeit ir ļoti būtiski skatīties arī ilgtermiņā. Tā kā cilvēki, kas tiešām grib šim nopietni pieiet un tiešām redzēt kaut kādus rezultātus, ir vērtīgi skatīties ilgtermiņā. Līdz ar to šeit arī ir iespēja iegādāties 6 vai 12 mēnešu paku, kas ir pavisam vienkārši. Jūs samaksājat, piemēram, 6 mēnešu paku, jūs samaksājat vienu summu, jūs aizmirstat uz visiem tiem 6 mēnešiem, darbojaties, izmantojat visus rīkus, visu, vai ne, kam jums ir pieeja, un tad pēc tiem 6 mēnešiem jums ir, pirmkārt sāksim ar to, ka jūs ietaupat vēl vairāk naudu, ja jūs ņemat uz 6 mēnešiem vai gadu ilgtermiņā, un tad, jā, piemēram, pēc tiem 6 mēnešiem jums ir jāmaksā vēl mazāk. Tā kā tas arī ir tāds ļoti, ļoti tāda forša lieta, vai ne, kā jūs varat arī ietaupīt nedaudz. Tā kā, jā, tas būs viss no manas puses par cenām. Noteikti jums ir kaut kādi jautājumi. Uzreiz ķeraties klāt cilvēkam, kas jūs uzaicināja. Dodaties pie cilvēka, kas jūs uzaicināja. Jums ir jautājumi par cenām, par visiem šiem AI rīkiem, par visu. Rakstiet cilvēkam, kas jūs uzaicināja, vai ne, jebkādu veidu jautājumus, un tie visi arī tiks atbildēti uzreiz. Tā kā, jā, tad tas būs viss no manis. Tālāk, tad es došu vārdu Žaklīnai, kur jums pastāstīs par vēl vienu pusi, kā jūs varat nopelnīt vēl papildus ienākumus, neskaitot tradingu un investēšanu, un potenciāli arī šo izveidot kā savu karjeru. Tā kā Žaklīna īstenībā ir ļoti amazing meitene. Biznesā ir nu jau vairāk kā pusgada, manuprāt, un tā izaugsme, ko es redzu, ir vienkārši crazy. Viņa ir ļoti, ļoti labs piemērs ikvienam, kas grib visu darīt lēnām, kas grib, jau redzēs, ka visiem ir, jau redzēs mindsets, vai ne? Tāpēc, kad viņa ir ļoti pilnīgākais pretsats tam mindsetam, tā kā viņa ir laba motivācija ikvienam pielikt soli un kustēties ātrāk uz priekšu. Tā kā, Žaklīna, es došu vārdu tev. Paldies. Un jā, es ceru, ka mani var dzirdēt, jā? Ok, superīgi. Labi, man reāli prieks, ka te ir tik daudz cilvēku, esmu maleči, ka pievienojāties un tā kā dodat iespēju kaut kam jaunam, varbūt kaut kam ārpus tā klasiskā ceļa. Un tad pirms mēs lecam tālāk, ļoti īsi pastāstīšu par sevi. Mani sauc Žaklīna, man ir 21, un kā jau Simona teica, es šajā biznesā esmu iekšā aptuveni pusgadu un mācos gan treidot, gan investēt, gan ar tīklu mārketingu nodarbojos arī pēdējos mēnešus. Un tā ir bijusi man tāda īstās tā kā mājas, mans passion, mana sirdslieta, jo jā, un vienmēr bijuši lieli sapņi, liela vīzija savai dzīvē. Es arī esmu gājusi, mēģinājusi iet to, mēģinājusi, tā teikšu pareizāk, iet to, varbūt standarta ceļu augstskolu. Es gandrīz gadu pagāju augstskolā, pa ģeoinformātiku studēju. Sapratu, tas galīgi nebūs mans. Un domāju, paņemšu gap year, kurš nekad nav beidzies. Tā teikt, nebija nemaz gap year. Un strādāju 9 to 5 office darbiņu, kas man patiesībā patīk. Man nav nekāda iebilduma par to darbu, bet, kā jau es teicu, es gribu vairāk. Es gribu vairāk gan priekš sevis, gan priekš savas ģimenes, sava tēta. Tāpēc jā, un vienu dienu uzrakstīju patiesībā Madaram. Tiktu kā ar tādu kā piedāvājumu, vai man interesē kaut kāda ienākuma online, un man interesēja, jo es vienmēr esmu ticējusi, ka tas strādā, un vienmēr esmu par to domājusi, bet pati neko neesmu meklējusi vai tā skatījusies. Tāpēc es teicu jā, un tad mēs sazvanījāmies. Vēl atceros, man bija tik ļoti bail pirms tā pirmā zvana, kas, ko es tagad daru, bet beigās jau viss noritēja ļoti labi. Tā kā Madarai ir ļoti laba enerģija, viņa ir ļoti reāli, gan jau arī to jutāt. Un tā mums pagāja 2 zvani, un tad viņi uzaicinājās klātienes pasākumu, kas bija patiesībā tāds īstais game changeris, kur es redzēju gan Madaru dzīvē. Viņa stāstīja savu stāstu un kā viņai iet, gan arī Sendiju, kas ir viena no globālajām līderēm. Ja es nemaldos, tur arī Simona runāja. Tā kā, jā, tas bija tāds insane pasākums. Es atceros joprojām savas sajūtas, ejot prom, ka man bija tā kā man acis dega, man iekšā bija tāds salūts, es vienkārši jūtu, ka šī būs mana vieta, ka man jāsaka jā. Un es pateicu jā, un es sāku, un jau ir paskrējuši 6 mēneši, laiks vienkārši lido, un es tik daudz ko esmu iemācījusies, esmu pilnīgi izaugusi kā persona.
Kaut vai to pašu mārketinga daļu, man pirms tam nebija neviena bilde Instagramā, man nebija neviens video TikTokās, vispār tā kā nebija tāds cilvēks, kas iet un kaut ko tā kā dalās, bet nācās kāpt sev pāri, un es tagad to esmu iemīlējis un vienkārši nevaru iedomāties savu dzīvi citādāk. Nu, lūk, un tad šodien es arī esmu šeit, lai padalītos ar jums par mārketinga daļu biznesā. Es nošērošu savu ekrānu. Tā. Nu. Ok, vai var redzēt man ekrānu? Ok, ļoti labi. Tātad pirms es lecu tālāk, es gribu pateikt to, ka mārketings galīgi nav obligāts. Mārketingu var darīt, var nedarīt. Es to daru, jo man tas tiešām patīk. Un, jā, kā jau es teicu, kad es uzsāku, man nebija neviena bilde, ja, neviens video. Un man liekas, ka ko es te ar mārketingu ņemšos, es neko nezinu, bet patiesībā jums arī nav nekas jāzina, lai sāktu darboties mārketingā. Mums katru nedēļu notiek globālie tīmkāli, kur nāk reāli eksperti, cilvēki, kas jau ir tikuši tur, kur jūs gribat būt. Viņi dod tips un triks, kā viņi to izdarīja. Mums ir dažādi coachingi, nu, respektīvi ir sistēma, kas strādā, kurai ir jāsako. Vienīgi, vai viņi strādās priekš jums, ir atkarīgs no jūsu darba, no tā, cik jūs daudz ieguldīsiet tajā. Nu, lūk, un kāpēc tieši network marketingu? Mēs patiesībā katru dienu nodarbojamies ar network marketingu. Teiksim, jūs aiziet tur uz kino, kaut kāda jauna filma, jums ļoti patīk. Jūs pasakat tur mammai, draudzenei, es nezinu, vienalga, ka baigi labo filmu, tev arī aiziet jānoskatās. Vai ka jūs ejat uz randiņu, jūs pārdodat sevi kā cilvēku. Nu, tā viegli sakot, ja. Un tā kā jā, mēs katru dienu nodarbojamies ar marketingu, vienkārši mums par to nemaksā. Un šeit ir tā atšķirība, ka šeit pa jums par to maksātu. Nu, lūk, tad lecām tālāk, kā tas strādā. Kā jau Simona teica, mums var pievienoties ar 4 pakām. Un tad, kad kāds cilvēks pievienosies jūsu komandā, jūs saņemsiet tādu vienreizēju bonusu, kas uzreiz ienāk jūsu kontā. Teiksim, ja pievienojās ar signature paku, jums uzreiz ienāks $300. Un tad, respektīvi, mazāk, tad visiem 50, 40 un 15. Un katra šī paka ir vērta arī kaut kādus punktus. Un kur tad tie punkti palīdz vai nāk? Tas ir nākamais. Tā, es centīšos šo ļoti vienkārši izskaidrot, lai jums nesajauktu prātu. Bet tā, kad jūs sākat mārketingu, tad jūs esat šeit augšā, tas izjūg. Un jūs sev būvēsiet 2 kājas, ir kreisā un labā kāja. Un jūs varat sasniegt kaut kādus līmeņus vai rankus. Un, teiksim, teamleader ranks, lai sasniegtu teamleader ranku, jums katrā kājā vajag 4000 punktus, un jums mēnesī izmaksā $1500, kas Latvijā man šeit ir tāda kā vidējā alga plus mīnus. Un tad, lūk, lai sasniegtu to teamleader ranku, jums vajag tos 4000 punktus, savākt 4 nedēļās, un tad kā tur tā matemātika sakrīt, ar kādām pakām jūs pievienojas katrā kājā, bet jums šie punkti ir jāsasniedz šajās 4 nedēļās. Un tie $1500, tā ir tikai tāda pamatsumma, ko jums izmaksā, un pa virsu tam vēl nāk šie te bonusi, ko jau es minēju. Tā kā reālāk tur sanāk tuvāk kādiem 2000, bet varbūt vairāk, varbūt mazāk, viss ir atkarīgs ar kādām pakām jums pievienojās cilvēki. Bet šis ir tikai tāds pats pamatiņš, tas labākais ķirsītis ir nākamajā solī. Tā kā šie punkti jums ir jāsavāc tajās 4 nedēļās, un pēc 4 nedēļām tie punkti dzēšās. Bet tagad cilvēki pievienojās, Simona jau minēja, ir ikmēneša maksājums, un kad cilvēks jūsu komandā samaksā ikmēneša maksājumu, tie ir automātiski 90 punkti, kas ieskaitās kādā no jūsu kājām, kur viņš ir ielikts. Un, teiksim, jūsu komandā pievienojās tur Anna, nezinu, vai mums tā ir Anna, ja, bet, teiksim, pievienojās Anna. Un Annai ļoti patīk treidot, viņa visu mācās, viņa riktīgi mīl, viņa izdomā, ka viņa arī grib sākt nodarboties ar mārketingu. Un tad, kad Anna savā komandā pievienos kādu cilvēku, tad tie punkti ies gan Annai, gan jums kā Annas mentorē. Un tas jau ir tas īstais game changers, kad jūs varat sākt pelnīt vairāk nekā tā $1500 mēnesī, kas jau nāk 4000 vai 8,5 tūkstoši. Jūs redzat, ka tas aiziet līdz 600 tūkstošiem mēnesī, kas vispār varbūt liekas tā kā wow, kaut kas pilnīgi insane summa, bet tas ir reāli, tas ir tiešām sasniedzami. Nu, lūk, es ceru, ka es tev paskaidroju pietiekami saprotoši. Un vēl šeit jums neizmaksātu tā kā algu, ziniet, kā ir ienāk tā kā ir algas datums, ka jums ieskaita to pilno summu vienreiz mēnesī.
šeit jūsu to summu sadala 4 daļās, respektīvi katrā nedēļā, pirmdienā ieskaita jums summiņu, kas ir superīgi, manuprāt, jo tev nav jāgaida tas viens datums mēnesī, bet tev konstanti katru nedēļu ienāk naudiņa par taviem sasniegtajiem rezultātiem. Nu, lūk, tie arī tādi, mums ir vēl vis kaut kādi bonusi un tam līdzīgi, bet es neiedziļināšos tajos, lai jums nejauktu prātu. Es zinu, ka šī visa informācija jau jums ir jauna un noteikti ir par ko padomāt, bet ir ļoti vēl svarīgs punkts, kam es gribu pieskarties, ir, kā jau Simona stāstīja, jūs šeit varat nākt, pamatā jūs šeit nākat mācīties par finanšu izglītību, jūs iegūstat. Tur jau jūs viens tā kā source of income, tad ir mārketings. Un vēl amazing iespēja. Es zinu, ka daudzi grib šo darīt. Es pieņemu, jo gribu ceļot, gribu apskatīt pasauli, gribu vairāk tā kā location freedom. Un šī kompānija, ja jūs darbojaties mārketingā un jūs sasniedzat kaut kādus tos rankus, jūs varat nopelnīt iespēju doties all expenses, tā kā visus, tā kā, es nezinu, kā latviski ir, all expenses paid ceļojumos, ja, ka kompānija visu apmaksā tā kā tādus retrītus. Simona bija nesen uz Horvātiju, vēl viena Madara Kalnciem bija uz Horvātiju, ka kompānija visu tev apmaksā, viņi tur uztais kaut kādas aktivitātes un coachingus un trainingus. Un iedomājieties, cik tas ir spēcīgi, kad jums maksā par to, ka jūs darbojaties, un tad vēl jums apmaksā ceļojumus pa virsu. Tā kā, jā, šī iespēja tiešām ir ļoti jaudīga, ja jūs to izmantojat, un kā jau es sākumā teicu, mārketings, protams, nav obligāti, jūs to darat, jūs to nedarat, tas ir atkarīgs no tevis tikai un vienīgi, bet jā, es ceru, ka jūs ieraudzījāt to spēku, to jaudu šajā, un jā, palielam tas no manis būs viss, es jūs nepaturēšu ilgāk, tālāk es došu vārdu atpakaļ Madarai. Ok, paldies, meitenei, Žaklīnai, Simonai. Paldies par šajām prezentācijām. Iedodiet man vēl dažas minūtītes, man ātri jāpastāsta jums vispār kā pievienoties tagad, un es arī gribu jums aši parādīt vispār, kas notiek, ka jūs pievienoties, un gribu jums aši parādīt rezultātus. Jā, un saprīt, es redzēju, ka čatā tur bija kaut kāds jautājums, man tur par Austrāliju, kaut kas tāds, varbūt to pēc tam privāti varam izrunāt, bet ātri parādīšu tātad. Tā, kad jūs izdomājat pievienoties, tā varbūt Žaklīna var tā kā stop sharing your screen kaut kādā veidā nospēst kaut kādu podziņu. Jā. Un, lūk, tātad, kad jūs pievienoties komandai, tad, protams, un vispār ap citu, ko Žaklīna stāstīja marketings, es neatceros, vai viņi to pieminēja vai nē, bet tas nav obligāti jādara, vai ne? Jūs varat vienkārši nākt, fokusēties uz finanses tirgiem, mācīties treidot, sekot ekspertiem, izmantot SageMaster visu šīs lietas, un jums nav obligāti jāveido komanda. Es zinu, ka daudz cilvēki ir ļoti skeptiski par to, viņi negrib to darīt, vai ne? Tā ir vienkārši iespēja tiem, kas to vēlas darīt, vai ar laiku, piemēram, jūs varat arī izdomāt to darīt, vai ne, bet arī tajā, protams, ielikt iekšā, bet tas nav obligāti. Lūk, un tad tālāk metoties uz priekšu. Tā, kad jūs pievienoties komandai, vai ne, pirmkārt jau pēc šī, tad zvani noteikti ejiet atpakaļ pie manis, vai pie Žaklīnas, vai pie Simonas, vai pie Ralfa, kas jūs uzaicināja šo webināru, un pasakiet paldies, vai ne, un noteikti padalieties ar savu feedbacku kādu, lai mēs zinām arī, kā jums patika, varbūt, kas skaidrs, kas neskaidrs bija, un tad noteikti uzdod, jums ir kaut kādi jautājumi noteikti pēc šī visa. Un, ja jūs arī esat gatavi sākt, tad vienkārši arī varat rakstīt mums, hei, esmu gatavi sākt, esmu gatavi mesties iekšā. Un kas tad notiek, kad jūs uzsākat, vai ne? Tad jau tālāk mums ir diezgan strukturēta sistēma, kā mēs palīdzam cilvēkiem uzsākt un onboardot jūs, principā, un uzsākt šo te visu tā, lai jums ir skaidrs pa solīšiem, kas ir tās lietas, ko jūs darat, lai varētu to visu iemācīties, vienalga, ko jūs izvēlaties darīt, vai tas ir trading, vai tas ir marketings, vai vienalga kāda no tā visa tā kā kombinācija kopā. Bet, piemēram, mums ir vesela atsevišķa onboarding lapa, kur arī ir viss tā kā informācija sastrukturēta, kur, es domāju, ka var redzēt ekrānu tagad, tad šādi tas izskatās, ka jūs te ielgojaties, vai ne? Tad rekrutērs pats sākums, tad ir forex trading un viss iekšā. Tātad informācija ir sastrukturizēta, sakārtota, un tie tad ir tā kā pirmie soļi, kad jūs sākat, jūs ejat cauri kaut kāda informācijai, mācīties, vai ne? Tāpēc, ka sākumā, protams, šie te tradings, pārdošana, marketings, tās ir investēšana, vai ne? Tās visas ir prasmes, kas jums dod lielāku brīvību nākotnē, bet, protams, lai kaut ko izveidot, sākumā ir kaut kas jāziet, un tas ir drīzāk laiks, nauda, lai jūs varētu iemācīties, jūsu enerģija, vai ne? Lai jūs varētu to iemācīties izprast, un tad, protams, pēc tam
atceros tās. Bet, jā, tad šādi izstāsta viss šī te onboarding lapa, kur ir viss smuki sakārtos, tas ir forestiks stārt, tad ir par produktiem visādi. Un tad ir viss, te vien var, ko vien vajag, tad tas viss ir. Un, protams, kad jūs uzsākat, mēs jums esam blakus kā mentori, tā kā jums tam visam, sakot, iespēju daudz, nezinu. Bet, jā, jums nav jāiet tam visam cauri vienatnē, vai ne, jo ir daudz iespējas, nezinu, dropshippings, kaut kāda e-komercija, kur cilvēks viens pats ielas tajā visā iekšā un vienkārši kaut kādā brīdī apstājas padodas, jo nav nekāds atbalsts, nezinu, kam pajautāt palīdzību, vai ne, tas ir ļoti, ļoti izplatīts, ko esmu dzirdējis ar tiem cilvēkiem. Nu, lūk, un jā, tad šeit jums ir visa iespējamā palīdzība. Man liekas, kad Simona pieminēja, kad ir no kompānijas 24/7 atbalsts, no jūsu mentora, no mums jums ir atbalsts, no komandas. Ar Kristaru var sazināties arī, ja nepieciešams. Un ir tik daudz kanālu, kur jūs varat dabūt atbalstu šeit, lai jūs tiktu pie tiem rezultātiem, kādēļ jūs vispār šeit atnākat, vai ne? Un tagad es fiksi parādīšu kaut kādas, kā mums vispār tas izstāsta, kaut kādi čati arī, lai jums ir vairāk skaidrība, vairāk kāds vizuālais arī priekšā, piemēram, mums ir arī latviešu, piemēram, trading čats atsevišķi, kur mēs arī sarunājamies, ja mums ir kaut kādas sesijas, tad mēs šobrīd īstenībā notiek trading sesija, kur mācās cilvēki ar Kristaru treidot, tā kā sistēmu, SMC sistēmu, un tad šeit lādē. Nu, lūk, es gribu pabraukt uz augšu, bet ne. Nu, reku, tā kā vēl kaut ko parādīt, rekur arī tātad, man liekas, Simona pieminēja, mums ir šīs 2 reizes dienā trading sesijas, kur mēs kopā ar Kristaru laivā īstajā laikā treidojam, viņš izsauc treidu, pēc tam čatā mums update'o, kas notiekās, un šie tādi ir paši svaigākie rezultāti. Mēs darbojamies jau pusgadu no janvāra, kur mūsu winrates, kas ir patiesībā ļoti augsts winrates priekš trading, vai var pēc tam pajautāt ChatGPT, vai ne, vai tas ir labs, vai tas nav labs. Cilvēkiem ir arī forši tas palīdz noteikti teorētisko pusi arī apgūt labāk, vai ne tie, kas mācās. Un palīdz to visu apgūt labāk un ātrāk, vai ne, jo tu redzi gan to teoriju, gan praksi, kāds notiek reāli īstajā laikā. Un, protams, ir cilvēki, kas negrib paši mācīties trading, tad vienkārši nāk uz sesijām, sako līdzi un darbojās un ņem treidus. Un arī Kristers mums visu laiku update'o, viņš paņēma arī akcijas, mēs arī darbojamies ar akcijām, tad ir plusā jau 20%, tur kaut kāds tas laiks, varbūt 2 nedēļas, 3 nedēļas, kopš viņi paņēma. Kas te vēl tāds labs, es gribēju jums parādīt, mums bija viena meitene, kas bija uzsākusi, man liekas, Šaklīnai komandā jau cilvēku treido. Ātri gribu jums parādīt, mums ir meitene, vēl Šaklīnai rezultāti arī komandā, un ko es gribēju parādīt. Mums bija viena meitene arī no Latvijas, kas viņa, man liekas, 4 mēneši, 4 nedēļas ir atšķirība, bet es tagad gribu aši uztīt un parādīt jums. Viņi izņēma kaut kādu 1000 arī ārā no trading profitiem reāli. Vajag tālu. Es aši uztīšu. Kaut kur tāpat tās bija. Labi, es varbūt zinu kā. Jā, tad mēs te visi runājamies ļoti aktīvi. Labi. Jā, es jums, labs nekavēšu, varbūt es negribu jūs tikti aizkavēt, es neskološu, bet es salikuši savos message'os kaut kādas savas rezultātus, kas man ir komandā rezultāti bijuši, lai arī iedot jums to reālo sajūtu vispār, kas te ir iespējams, un ne? Un nav, es zinu, ka visu kaut kādi tur skameri raksta, tur es jums tur garantēju pēc 3 nedēļām 100% būs tur 5% tev atpakaļ, bet finanses tirgos nekad tā nevar precīzi neko paredzēt, nevar neko apsolīt, un mēs nekādas rezultātus jums negarantējam, un visu, ko šeit dalos arī. Tas ir tā kā vienkārši parādīt, ko iepriekš cilvēki ir sasnieguši, un tas negarantē jums rezultātus nākotnē, bet tas ir, piemēram, lai parādīt vienkārši, kas ir iespējams. Un šis ir viens no maniem portfolio, kur vienā brīdī man bija 600 eiro, tā kā peļņa 160, tā kā gan 160% augšā, un tas ir, es to veidoju portfolio, tajā brīdī tas bija pusgads vai 7-8 mēnešu ilgu. Tā kā 8 mēneši varbūt garumā šis procents man uzgājis, vai ne? Viens no manām pozīcijām bija sudrabs, kas bija rudenī, varbūt kas seko līdz tirgiem, tas bija diezgan labi, es biju jauks, man liekas, par kādu, neatceros, cik tur būtu 100 vai es dabūju 200, piemēram, profitu. Rekur šeit ir rezultāti daži no tām Helix sesijām, kas mums ir ikdienas tās trading sesijas, rekur cilvēks no 150 aizgāja uz 800, rekur tur no 200,000 2 nedēļās, vai ne? Tā kā rekur Kristers saka, 3 no viņa džekiem dubultoja 250, viens džeks no 250 1600, vai ne? Tā kā, protams, ir veiksmīgāks nedēļas, ir netik veiksmīgs nedēļas. Rekur arī džeks komandā izgāja ar savu trading skillu, ar saviem treidiem, ar Kristeru arī sesijām palīdzībā.
viņš izgāja funded accountu, tā kā respektīvi šis ir viņa pirmais tā kā profits, ko viņš izmaksāja sev arī. Rekur vēl viena mana pozīcija no mana portfeļa, tas ir no mana cita portfeļa. Es ieliku reku 100, man uzgāja paskat kā augšā. Un tas ir vienkārši pieslēdzos reizi nedēļā, paskatos sesiju, kas tur notiekās, kur mums iesaka eksperts. Nevis iesaka, vai tas nav financial advice, protams, bet vienkārši viņš saka, ko viņš dara, un es tad arī nolēmu. Es ieliku tur varbūt tikai 100, jo es domāju, vai nu stājies vai ne, un tad rekur es dabūju 300 eiro, gan tā kā tas bija kaut kā arī varbūt 3-4 mēnešu laikā. Un tā kā, man liekas, kad es ieraudzīju šo iespēju, man bija tāds, Dievs, kur šis viss bija ātrāk. Un tad es jums gribu īstenībā vēl kaut ko parādīt. Okay? Tātad visiem ir skaidrs, kas jādara, kā pievienoties. Jo tad, kas jums ir tagad jādara, es tūlīt pabeigšu, bet jums gribu parādīt kaut ko, kas mums ir ekskluzīvi aktīvs šobrīd tikai līdz 14. augustam. Ja jūs pievienoties mūsu komandai, tad tagad pēc šīta zvana ejam rakstam tam cilvēkam, kas jūs uzaicināja uz šo te webināru, rakstam tā kā, hei, es gribu likt iekšā, vai arī, hei, es gribētu, man interesē, bet man ir kaut kādi jautājumi, man ir kaut kas neskaidrs. Un tad visdrīzāk tas scenārijs būs tāds, kad mēs sazinamies 1-1 ar jums, kas nu pie kura tā cilvēka, vai ne? Un tad mēs palīdzam jums tik skaidrībā, varbūt kas palika neskaidrs, vai ne? Izvēlamies jums ar to kopīgo paku, kas ir jums vispiemērotākā šajā brīdī, ko jūs gribat uzsākt, vai ne? Un tad mēs metamies iekšā, un tad tālāk mēs jums palīdzam arī tajā ceļā, jo tas nav tā, ka mēs vienkārši tur pārdodam kaut kādas pakas, un tad aiziet, tā kā tiekat galā, vai ne? Šeit ir pilnībā tas atbalsts, mēs esam blakus, vai ne? Un arī palīdzam iegūt šos rezultātus, vai ne? Kāds un kuram ir tas kapitāls atkarīgs, vai ne? Un tad šobrīd ir aktuāls tāds piedāvājums tiem, kas grib vairāk treidot, vai ne? Mums ir šobrīd piedāvājums. Ja jūs pievienoties līdz 14. augustam ieskaitot, tad jums ir 3 nedēļas tagad, lai pievienoties mūsu komandai. Mums ir šīs te bonus, tad respektīvi, ja jūs pievienoties mūsu komandai, mums ir sadarbība ar brokeri. Un no brokera jums ir tā kā promo, vai ne, kad jūs pievienoties, jūs iemaksājat savējo naudu live accountā, piemēram, jūs iemaksāsiet rekur 1000, tad jūs dabūna 100% bonusu, ar ko jūs varat pēc tam treidot. Okay? Un tad, protams, ir visi šie noteikumi, kur jūs varat pēc tam paprasīt arī vairāk un tā tālāk, bet tas mums vienmēr sakot palīdzēs izveidot lielākus profitus, jo bieži vien tas sākuma kapitāls ir tā problēma. Okay? Un tad jau tālāk jūs varat pievienoties šajās sesijās, ņemt kopiju pēc signālus, ko mums ir arī var parādīt taši pēc signālu grupas, vienkārši, kur mēs dalāmies ar signāliem. Tātad tas ir, ko jums es varu šobrīd piedāvāt. Mūsu īpašais piedāvājums līdz 14. augustam, ja jūs pievienoties komandai, nopērkat paku, nopērkat to membershipu, vai ne, un uzsākat to ceļu tajā visā, jums ir 3 nedēļas, tad nākat pie savu cilvēku, kas jūs uzaicināja, un tad jau tālāk sazināsimies Zoomā, vai arī esat Rīgā. Mēs esam vienmēr arī tikai ar tikšanos, vai ne, mēs varam satikties, varam izrunāt kaut kādas lietas, kas nav skaidrs, palīdzēt uzsākt. Tā kā šāds bonus arī šobrīd ir pieejams, 100% tā kā bonus tai naudiņai, ko jūs ieskaitat savā live trading kontā. Tā kā tā. Tā tas apmēram uz doto brīdi izskatās. Un jā, atcerieties arī to, ka vienmēr tie, kas nemēģina, tie, kas neriskē, tie nedzer šampanieti. Tā kā, es arī pats sākumā, es tiešām, kā jūs teicat, domāju, tas ir good to be true, vai ne, bet aiz tā visa, protams, ir darbs, ko ieguldīt, laiks, nauda, vai ne, ko ieguldīt šajā biznesā, bet šis man palīdzēs uzbūvēt kaut kādu līmeņu jau brīvību sev, savai ģimenei, un, protams, eju tikai tālāk, un man ļoti liela vīzija, tāpēc noteikti, ja jūs pievienosieties, man ir tikai interesi, lai jums arī izdodas, arī manām meitenēm ir interesi, lai jums izdodas. Tāpēc, ar prieku sagaidīšu jūs visus arī komandā, un droši dodaties tagad pie savu cilvēku, kas jūs uzaicināja. Un kādi pēdējie maģiskie vārdi, ko es jūs varu atstāt, ir, kad, kas nemēģina, tas nedzer šampanieti, vai ne? Tāpēc, kas ir tas, ko jūs reāli varat pazaudēt, vai ne? Kaut kādu naudu pievienoties, kaut kāds memberships, vai ne? Tur varbūt tas mazākais kaut kāds 200 eiro. Protams, ir cilvēkam tā ir liela nauda, būtu uz doto brīdi, bet realitātē, man liekas, vairumam cilvēku, mēs lūdzu iesim uz visi uz pitbull koncertu, tur brīdis maksā 200 eiro, tā vienkārši nolikt, vai ne? Vai arī tu reāli iegūt to naudu savā nākotnē, izaugsmē. Jo kas gan tu ir ko pazaudēt, jo tu vienmēr vari aiziet atpakaļ uz to situāciju, kurā tu esi šobrīd, un acīm redzot, ja tu esi šajā zvanā, tu kaut ko meklē, tu gribi kaut ko uzlabot, tu gribi kaut ko labāk, tāpēc tajā situācijā, kur tu esi šobrīd, tu vienmēr vari atgriezties pie tā, vai ne? Bet, šeit ir iespēja ko iemācīties, uzlabot, augt,
nopelnīt, satikt labāks, teiksim, cilvēks, kas ir arī, es zinu, Latvijā ir varbūt citiem problēmas, satikt cilvēkus, kam ir augstāki mērķi. Tā kā, nu, lūk, ceru, ka visiem viss izdosies. Ar prieku sagaidīšos komandā un novēlu jums foršu vakaru. Atā!